Bet šodien tātad vēl ir gaidāms rekords silts laiks, tiks pārspērti jauni siltuma rekordi, visticamāk arī uzstādīts jauns šī datuma nacionālais rekords. Tomēr mākoņu debesīs vēl būs gana daudz un tikai brīžiem tie var nedaudz izklīst un uzspīdēs saule, bet arī nokrišņi ik pa laikam šodien ir gaidām. Gaiss iesils līdz +4, +9 grādiem, siltākais laiks ir gaidāms valsts vidienē un Sēlijā. Iespējams, ka vietām termometra stabiņš varētu sasniegt pat +10 grādu atzīmi. Kopumā vējš būs samērā lēns, piekrastē brāzmas līdz 15–16 metriem sekundē un dienas otrajā pusē vietām austrumos varētu sākt veidoties migla un dūmaka. Arī Rīgā ik pa laikam pilinās lietus, gaisa temperatūra šodien galvaspilsētā būs ap +8 grādiem. Lielu izmaiņu laikapstākļos vēl nebūs arī rīt. Gaisa temperatūra gan būs jau par dažiem grādiem zemāka. Tā būs gan naktī, gan rītdienā +4, +6 grādu robežās. Piekrastē vēl aizvien saglabāsies nedaudz brāzmaināks vējš, un kā naktī, tā arī dienā daudz viet sagaidīsim nokrišņus. Piektdien gaisa temperatūra jau turpinās pazemināties, naktī +2, +5 grādi, dienā +4, +7 grādi, un vējš jau kļūs arvien lēnāks. Bet, kā jau minēju, tad sākoties februārim Latvijā atgriezīsies neliels sals. Šobrīd tas viss un turpinām ar citiem jaunumiem.